Ik gadu tūkstošiem cilvēku visā pasaulē ziņo par savādām un neparastām tikšanās reizēm ar viesiem no citas planētas. Viņi apraksta noslēpumainus lidaparātus debesīs un biedējošus nolaupīšanas gadījumus. Daži ir izfantazēti, bet stāsti, kurus dzirdēsit šovakar, iespējams, ir patiesi. 10 vēsturē ierakstīti stāsti ir izpētīti un tiks izskaidroti. Armijas gaisa spēki ziņo, ka ir atrasts lidojošs disks, kas šobrīd ir armijas rīcībā. 10 tik savādas pieredzes, kāda bilde var būt tikai viena. Citplanētieši. Palieciet ar mums, kad atslepenojam top 10 sastapšanās ar citplanētiešiem. Globālā spēku apkopošana ir sākusies. Slepenās lietas, kas gadu desmitiem ir slēptas no sabiedrības par NLO liecībām, tagad ir pieejamas publiski. Mēs atklāsim patiesību, ko slēpj šie slepenie dokumenti. Uzziniet, ko valdība vēlas slēpt no jums. Slepenās lietas, citplanētieši. Atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. No visiem neticamajiem ārpuszemes notikumiem, par kuriem ziņots visā pasaulē, tikai 10 ir tik pārsteidzoši, lai tiktu iekļauti mūsu citplanētiešu top 10. Mēs sāksim mūsu topu ar ceļojumu uz vietu, kuras nosaukums izsaka visu. Numur 10. Bermudu trīsstūris. 1945. gada 5. decembrī 5 Avenger torpēdu bumbvedēji ar 14 apkalpes locekļiem devās mācību misijā pāri Atlantijas okeānam pie Bermudām, ap vidū, ko dēvē par Bermudu trīsstūri. Tās bija Otrā pasaules kara beigas. Amerikāņu iznīcinātāju piloti manījas līdošas gaismas bumbas, ko sauc par Foo Fighters. Apmācību beigu posmā lidojumu vadības tornis Lauderdeilas jūras un gaisa spēku stacijā saņem vairākus ziņojumus no pilotiem. Viņi ir pārbijušies un dezorientēti. Saraustītie ziņojumi kļūst savādi, un tad pārtrūkst. 14 cilvēku apkalpe un 5 lidmašīnas pazūd un nekad netiek atrastas. Ja šī tiešām bija sastapšanās ar NLO, ja NLO sastapās ar lidmašīnām, tad šī ir lielākā NLO nolaupīšana vēsturē. Droši mēs zinām tikai to, ka lidmašīnas pazuda. Tāpat kā citas lidmašīnas nākamajos gados. Kaut arī tas nav pierādīts, ir ziņots par 750 cilvēku pazušanu, šķērsojot Bermudu trīsstūri. Ja tas ir citplanētiešu nolaupītāju darbs, tad Bermudu trīsstūris iespējams ir viens no karstākajiem citplanētiešu punktiem uz planētas Zeme. Turpinājumā nakts, kad uzsākām karu ar NLO. Numur 9. Losandželosas kauja. 1942. gada 24. februārī, īsi pēc ASV iesaistīšanās Otrā pasaules karā, 100 000 cilvēku vēroja nezināmu lidaparātu Losandželosas debesīs. Pretgaisa lielgabali stājās pretī nezināmam lidaparātam Losandželosas apvidū. Stārmeši sekoja objektam līdz piekrastei un paturēja to redzeslokā. 1400 pretgaisa šāviņu tika raidīti uz objektu, bet tas palika gaisā neskarts. Visā haosā, ko izraisīja šis notikums, izšautie artilērijas šāviņi, bojā gāja 5 cilvēki. Šajā stāstā nozīmīgi ir tas, ka tā bija viena no pirmajām reizēm, kad mūsu pašu aizsardzība noliedza NLO iespējamību. Militāristi apgalvo, ka objekts ir meteoroloģiskais balons, bet neizskaidro, kā lidaparāts palika neskarts. Lielākais militārais spēks pasaulē nespēja notriekt meteoroloģisko balonu. Tas tur rēgojās gandrīz stundu, un viņi nespēja to notriekt. Tolaik mēs nezinājām, bet tas, ko tonakt cilvēki piedzīvoja, bija viens no pirmajiem masveida NLO novērojumiem ASV. Numur 8. Solveig Fērtas kosmonauts. 1964. gada 23. maijs, Kambrija, Anglija. Tēvs ved savu meitu uz parku aplūkot klusu līcīti ar nosaukumu Solveig Fērta. Viņš nofotografē mazo meiteni,
Bet attīstot filmu, viņš atklāja ko šokējošu. Džims Templetons uzņēma 3 meitas fotogrāfijas. Divās nebija redzams nekas neparasts, bet vidējā tēlā fonā redzams dīvains tēls, balts, apģērbts un tāds kā skafandrs un ķivere. Attēls bija mulsinošs. Tik mulsinošs, ka Kodak Corporation pat piedāvāja naudas balvu tam, kurš atšķetinās attēlu. Pēc balvas neviens nepieteicās. Līdz pat šai dienai dīvainās būtnes identitāte ir nezināma. Turpinājumā tops turpinās NLO saduroties ar Zemi. Citplanētieši uzbruk policijai, un vēlāk sastapšanās numur 1, kas jūs padarīs mēmus. Slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zemē. Jūs skatāties Slepenās lietas citplanētieši. No ložņājošām ārpuszemes būtnēm līdz masveida nolaupīšanām Bermudu trīsstūrī, top 10 sastapšanās ar citplanētiešiem izbrīna un biedē. Bet šis ir tikai topas sākums. Palieciet ar mums, jo mēs turpinām ar visu laiku visbēdīgāk slaveno NLO gadījumu. Numur 7. Roswellas incidents. Roswellas incidents ir kļuvis par vienu no slavenākajiem un lielākajiem NLO notikumiem vēsturē. Bet tikai nedaudzi zina patiesos faktus ap šo gadījumu. 1947. gada 8. jūlijas. Roswellas gaisa spēku bāze ziņo, ka rančo ir atraduši avarējušu lidojošu disku Roswellā, Ņumeksikā. Ziņa nekavējoties izplatās nacionālajās raidstacijās. Armijas gaisa spēki ziņo, ka ir atrasts lidojošs disks, kas atrodas armijas rīcībā. Armijas virsnieki saka, ka raķete, kas atrasta pagājušā nedēļā, tika izpētīta Roswellā, Ņumeksikā un nosūtīta uz raita bāzi Ohio tālākai izmeklēšanai. Pēc dažām dienām militāristi atsauca savu ziņojumu, apgalvojot, ka tas, kas tika uzskatīts par lidojošo šķīvīti, ir tikai meteoroloģiskais balons. Stāsts nelīmējās kopā. Liecības sniedza kareivji, sakot, ka tika norīkoti atlūzu savākšanā. Viņi atrada citplanētiešu līķus, un tika atrasts pat dzīvs citplanētietis, un tad nāk satriecošā ziņa. 2011. gada aprīlis no FibSafe beidzot tiek izsniegts 50. gada dokuments. Tajā ziņots par lidojošo šķīvīti, kas atrasts Ņumeksikas tuksnesī, un metru gari līķi avārijas vietā. Šis varētu būt pēdējais apstiprinājums, ka Roswellas stāsts bija patiess. Roswella iespējams ir visnozīmīgākā NLO avārija Amerikas vēsturē, bet mūsu topa nākamā sastapšanās būtiski ietekmēja citu pasaules daļu. Numur 6. Krievijas NLO artefakts. 1986. gada 29. janvārī Daļņegorskā, Krievijā, simtiem cilvēku novēroja sarkanu zibsni pāri debesīm, kas ietriecās kalnā ar nosaukumu Augstiene numur 611. Tas, ko izmeklētāji atrada trieciena vietā, ir neapstrīdams pierādījums, ka kaut kas ir ietriecies kalnā un pazudis. Pēc objekta ietriekšanās pāri palika tikai 3 metrus plats krāteris un savādas tumšas stikla pērles. Kur palika pārējais? Un kas bija šīs savādās stikla veida pērles? Ķīmiskā analīze atklāja, ka pērles satur ievērojumu daudzumu uz Zemes reti sastopamu elementu. Bet tas nav viss. Krievi šai problēmai piesaistīja lielus izmeklēšanas resursus. Šie pētnieki un zinātnieki apgalvoja, ka šīm pērlēm piemīt savādas fizikālas īpašības. Viņi teica, ka šīs pērles neatstaro radara signālu. Viena no pērlēm pat izgājas uz viņu acu priekšā. Šo pērļu izcelsme paliek mīkla. Un šodien tās var aplūkot Nacionālajā atomu testēšanas muzejā Lasvegasā, Nevadā. Numur 5. Ciešā saskarsme baltajās smiltīs.
1964. gads, Socorro, Ņūmeksika. 24. aprīlī virsnieks Lonijs Zamora šķērso tūkstnesi pie Balto smilšu raķešu bāzes. Pēkšņi viņš ierauga disku, kas pāršaujas pāri debesīm un pazūdais kores. Novirzoties no ceļa, Zamora uziet lielu apaļu lidaparātu, kas nolaidies tūkstnesī. Viņš apstājas 200 metrus no tā. Izkāpjot no auto, viņš pamana pie lidaparāta 2 stāvus baltā apģērbā. Viņš pie lidaparāta ieraudzīja 2 ļoti mazas radības. Kad tās pamanīja, ka viņš tās novēro, likās, ka viņš tās ir iztraucējis. Tās pagriezās un iekāpa atpakaļ NLO. Lidaparāts nekavējoties pacēlās gaisā un lidoja tieši virsū Zamoram. Pārlidoja pāri viņa galvai un pazuda. Tas pārlidoja zemu virs viņa galvas. Viņš pat uzskicēja zīmotni, ko pamanīja lidaparāta apakšā. ASV gaisa spēka izmeklētāji un FIB ieradās notikuma vietā. Viņi atklāja, ka smiltis ir izdedzinātas un sakausētas. Nospiedumi nelīdzinājās tiem, kādus uz Mēnesi atstāja kosmosa kuģi. Viens no svarīgākajiem faktiem Socorro incidentā ir pats liecinieks. Viņš bija augsti godāts un viņam nebija iemesla apdraudēt savu darbu un reputāciju stāstot par NLO. Ja tā ir tiesa, tad Lonija Zamoras redzētais kotējas kā viena no pirmajām ciešajām saskarsmēm modernajā NLO vēsturē. Lonija Zamoras redzētais ir 5. vietā mūsu top 10 ciklonētiešu sastapšanās topā. Bet pagaidiet, kas sekos. No ārpuszemes ziņojumiem līdz baisām nolaupīšanām un nofilmētiem ciklonētiešiem. Ja domājat, ka zināt, kas būs topā 1. vietā, esiet gatavi šokam. Nepalaidiet garām pirmās 4 vietas. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši. Mēs aplūkojam visu laiku top 10 citplanētiešu sastapšanas gadījumus. Jūs šokējāt stāstījumi, piesakšana un NLO avārijas, bet jūs nenoticēsiet tam, kas sekos, vai tam, kas ir topā 1. vietās. Palieciet ar mums, kamēr mēs turpinām ar numur 4. Fēniksas gaismas. 1997. gada 13. marts. Visu Fēniksas pilsētu Arizonā ir paralizējis neticams skats debesīs. Kad tūkstošiem cilvēku bija ārā skaistā naktī, vērojot debesīs Heila Bopa komētas uzplaiksnījumu, viņi pamanīja arī 3 kilometrus platumā V veidā izvietotas milzīgas gaismas bumbas. Tūkstošiem cilvēku 6. lielākajā pilsētā ASV vienlaikus aprakstīja šo savādo objektu. ASV militāristi nolēma paziņot, ka Fēniksas gaismas bija tikai lidaparātu signāla raķetes, kas palaistas pie Lūka gaisa spēku bāzes. Bet ir problēma. Es izmantoju informācijas pieprasīšanas brīvības aktu, lai pieprasītu visus dokumentus, kas saistīti ar lidaparātu gaismām, kas palaisti 17. marta vakarā. Viņi man pastāstīja ko ļoti interesantu. Lūka gaisa spēku bāze nebija palaidusi nevienu signālu raķeti. Līdz šai dienai nevaram izskaidrot Fēniksas gaismas. Šīs neticamās gaismas kļuva par vienu no lielākajiem masveida novērojumiem vēsturē, bet liecinieki mūsu nākamajā stāstā kļuva pasaules slaveni daudz tuvākas sastapšanās dēļ, kad viņš tika nolaupīts un nonāca citplanētiešu gaisa kuģī. Numur 3. Trevisa Voltona nolaupīšana. Trevisa Voltona sastapšanās ar NLO ir viens no neticamākajiem gadījumiem vēsturē. 1975. gada 5. novembris. Mēs bijām 7 vīru grupa. Mēs kalnos strādājām mežā. Tuvojoties tumsai, Voltons un viņa kolēģi devās mājās cauri Arizonas biezajam Apaču Sitgrēvas mežam, kad pamanīja kokos gaismu. Kad es tai pietuvojos, stāvēju un to vēroju. Skaņa kļuva skaļāka, un tā sāka kustēties un šūpoties. Un tad kaut kas
Man trāpīja. Pēc tam jūtu, kā atgūstu samaņu, bet jūtu spēcīgas sāpes. Tad pamanīju virs sevis siluetus, un, kad beidzot spēju nokoncentrēties, es redzēju radību, kas uz mani skatījās. Es knapi spēju pakustēties. Roka likās smaga. Ko tu dari atpakaļ? Voltona draugi šokēti devās prom pēc tam, kad viņš bija pazudis mežā, bet ne tik šokēti kā pēc dažām dienām, kad viņš parādījās. Es nezināju, cik daudz laika ir pagājis. Viņa teica, lai pataustu seju, un es sajūtu nedēļām audzēto bārdu. Un biju šokēts, kad viņa teica, ka biju prom 5 dienas. Travis Waltons piedzīvoja 4. pakāpes ciešo saskarsmi, reālu kontaktu ar citplanētiešiem un nolaupīšanu. Bet mūsu top 2. vietas persona ne tikai kontaktējās ar NLO, bet atgriezās ar ziņojumu. Numur 2. Citplanētiešu kods. 1980. gada 26. decembrī RAF Bentfortesas drošības personāls Lielbritānijā devās Rendelshams mežā, lai izpētītu gaismas vietā, kur radars ziņoja par iespējamu lidaparāta avāriju. Ieejot mežā, seržants Jims Penistons un neliela kareivju grupa sastop NLO, kas nolaižas viņu acu priekšā. Viņš tuvojas lidaparātam un pieskaras tā virsmai. Bet tajā brīdī Penistons sastingst, kamēr viņa prātā telepātiski tiek ierakstīts mīklains kods. Bija baltas gaismas eksplozija, un es nevarēju redzēt. Es redzēju, kā zib vieninieki un nulles. Tikai 30 gadus vēlāk liecinieks Džims Burrows ieraudzīja kodu un saprata, ko Penistons ir saņēmis. Lasot grāmatu, mēs nonācām līdz lapusēm, kurās bija nulles un vieninieki. Es paskatījos un teicu, tas ir binārais kods. Komanda atšifrēja kodu, atklājot šokējošu ziņu. Cilvēces izpēte. Tad garuma un platuma koordinātas. Turpinot planetāro attīstību. Šajā citplanētiešu ziņojumā varētu būt cilvēces nākotnes vai pagātnes noslēpums. Bet mūsu nākošais šokējošais stāsts var mūs nostādīt aci pret aci ar ārpuszemes būtnēm. Ir laiks atklāt neticamu ierakstu, kas ir citplanētiešu sastapšanas topa 1. vietā. Un jūs neticēsiet savām acīm. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši. Citplanētiešu sastapšanas visu laiku top 10. Jūs redzējāt neticamas NLO avārijas un biedējošus stāstus par nolaupīšanām, bet nekas jūs nespētu sagatavot mūsu 1. vietai. Numur 1. Īsti vīri melnā. 2008. gada 14. oktobrī Niagāras ūdenskrituma viesnīcas menedžeris vietējiem varas pārstāvjiem ziņoja par melnu trīsstūrveida NLO, bet tas bija tikai sākums. Nākamajā dienā menedžeris saņēma biedējošus zvanus, ka 2 necilvēkveidīgas būtnes tikko ienākušas viesnīcā. Acu liecinieks stāstīja, ka šīm abām būtnēm nebija uzacu un skropstu. Tās nemirkšķināja. Kāds cilvēks teica, ka šķitis, ka tās lasa domas. Tie ir vīri melnā. Kā visas sastapšanās, šī var mūs aizvest tuvāk ārpuszemes dzīvībai, nekā mēs spējam iedomāties. Un tāpēc tās iekļuvušas citplanētiešu sastapšanas top 10. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme.